Čau, šeit Renā dziedātāji. Andīšanas pasaulē droši vien labāk zinat mani kā Singing Nits, jo tas ir veids, kā varat mani atrast gan Ravelī, gan Instagram, gan arī šeit pat YouTubā. Un ir pienācis jauns mēnesis, ir 1. maijs. Un tas nozīmē to, ka mēs tiekamies šeit ik mēneša Singing Sock Together 2026 video. Nedaudz par to, kas tad ir Singing Sock Together. Tā ir zeķu kopedīšana, kuru principā organizēju Instagramā. Ar uzvadītajām zeķēm mēs dalāmies Instagramā, bet arī katru mēnesi šeit es publicēju videoklipu, gan ar jauno tēmu, gan ar jauno mēneša zeķu dizainu, un izstāstu nedaudz vairāk, gan par pašu tēmu, gan par dizainu, jo nevienmēr Instagram ierakstā var padalīties ar visu tik labi, kā to var izdarīt šeit. Bet, kā ierasts, sāksim jaunu mēnesi ar atskatu uz iepriekšējo. Un iepriekšējā mēneša tēma bija straume, un šī tēma straume bija saistīta ar aprīļa lietu, un arī tagad šodien filmējot vēl aprīļa pēdējā dienā, aizlogs ir diezgan pelēks, un ārā līst lietus, tā kā man šķiet, ka tā ļoti saskanīgi, bet, ja skatās uz laika ziņu prognozēm, tad sola, ka maija mēnesis iesāksies jau daudz siltāk, un atbilstoši tādu būs arī mūsu maija mēneša tēma. Bet tagad aicinu paskatīties uz aprīļa zeķēm, un tad jau tiekamies pēc tam. Nu, lūk, tas ir tas, kas bija aprīlī sādīts. Man šķiet, ka vienkārši brīnišķīgi, ļoti, ļoti forši. Man bija prieks redzēt, kā visi darbojas, un noteikti atgādinu vēlreiz, ka, ja piedalies šajā te kopedīšanā, tad noteikti dalies ar to, ko tu ādi Instagramā, izmantojot mirkļa birklu Singing Sock Together 2026. Es to atstāju arī lejā, lai, ja nu kas, var vienkārši pārkopēt un ierakstīt Instagramā, jo tikai šādā veidā es varu redzēt to, kas ir uzadīts, un varu arī ielikt šajos te mēnešu video. Bet runājot par māju, kā es minēju, mums sola siltāku mēnešu pašu sākumu. Un kā redziet, man šodien blakus vāzē ir tulpes. Un jā, tas ir principā arī, tulpes ir principā arī maija mēneša iedvesmas avots. Un māja tēma ir ziedēšana. Pagājušajā mēnesī aplaistījām, un tad šajā mēnesī var sākt ziedēt. Un man šķiet, ka šis te laiks, kad viss plaukst, un viss plaukst dažādos ritmos, kaut kas notiek lēnāk, kaut kas notiek ātrāk. Man šķiet, ka tas ir tāds lielisks laiks, kad tiešām
varbūt padomāt, ko mēs gribētu, lai uzziet šajā mēnesī, vai mūsos pašos, vai kaut kādās, nezinu, attiecībās, draudzībās, un pieņemt arī tiešām to, kad nav tā, ka viss uzzied uzreiz. Protams, ir tie ziedi, kas dabūja pirmo siltumu un tie uzzied, bet tajā pat laikā ir arī tādi, kuriem tomēr vajag vairāk laika. Un, jā, tā kā mājā mēs ziedam, un māja zeķu dizains arī saucās ziedēšanas zeķes, un, kā minēju, tās ir iedvesmotas no tulpēm. No tulpēm un arī no fovisma mākslas un no matisē ziedu zīmējumiem. Man ļoti vienmēr patikusi matisē māksla, un tieši tā, kas ir ar ziediem, jo viņam šie ziedi ir tādi ļoti minimalistiski un vienkārši krāsu laukumi, kas tajā pat laikā gan šīta krāsa, gan forma ienes šo te asociāciju ar ziediem, un viņi vienmēr ir tādi ļoti izteikti, varbūt nedaudz arī skaļi, bet jā, tur nav īsti nekāda realistiskuma un šī te visa, bet vienmēr var pateikt, ka tie ir ziedi. Tāpēc, jā, māja zeķes, ziedēšanas zeķes, arī šajā mēnesī izmantoju 2 krāsas. Viena no tām minīšķeterīte, lai turpinātu izadīt minīšķeterīšu un zeķu dzīves pārpalikumu krājumus. Un pamatkrāsa šī te, tā man ir regija, klasiskā 4-kārtīgā regija, bet ļoti, ļoti, ļoti foršā krāsā. Es, kad jo parasti es šādas krāsas neēdu, ja? Saprotiet, tāds lilīgas, rozīgas, tas viss nav, tad tās nav manas mīļākās krāsas, bet, lūk, un, kad es veikalā ieraudzīju šo krāsu, es ceru, ka jūs redzat kamerā, ka tā ir tāda melanžēta, tā nav vienkārši lilā vai lavandas vai kā nu kurš šo te sauktu, bet viņa tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti tāda skaista, dziļa krāsa. Un jā, kā es ieraudzīju veikalā, man šķiet, ka es šo dziju pirku tā. Es šo dziju pirku Tallinā Karnoluksā, man šķiet, vienā no rokdarbu reisu braucieniem uz Tallinu, uz rokdarbu gada tirgu. Krāsas kods šeit 06850, un man liekas vienkārši, brīnišķīgi krāsa. Man vēl palika, tā kā noteikti vēl kaut ko uzadīšu no šīs krāsas, bet kombinēju šo te pamatkrāsu kopā ar atkal vienu no Kristīnas Marumajārnas krāsotajām minīšķeterītēm, šādā te gaišā, tādā, es pat nezinu, kā šo pamatkrāsu nosaukt, viņa ir tāda gaiša, bēšīga, bet ar daudz dažādiem ļoti, ļoti, ļoti skaistiem krikumiņiem, un man šķita, ka ļoti forši sadar kopā divas šīs te krāsas. Darbs sākas no velnīša, 2 labiski, 2 krēliski velnītis, tad adām 2 krāsu žakardu. Jā, ir pārsteipu pieķeršana, jo ir vietas, kur pārsteipi ir diezgan gari, bet ir diezgan ok, jo tas nav tik bieži, un arī šis te žakardu raksts nav tik liels. Un tad ir papēžu taisnā daļa,
Šajā mēnesī piedāvāju papēžu taisnodaļu adīt pārmaiņus, noceļot valdziņus. Pēda turpinās labiski gludi, un tad ir nedaudz citādāks purngals. Esam ieraduši, ka purngalam sādīšanu veicam sānos, tā kā pēdē sānos. Šoreiz sādīšana notiek virspusē un apakšpusē. Attiecīgi no sāna izskatās šādi purngals. Savukārt no priekšas un no aizmuguras izskatās šādi te. Lūk, šādu jaunu purngalu izmantoju māja zeķēs, bet man ļoti patīk, kā tas izstāsta tieši no sāna, kad ir uzvilkts, bet arī no augšas, kad zeķis ir uzvilkts, izstāsta ļoti labi. Jā, māja ziedēšanas zeķes. Savukārt, kad pabeidzu šo te paraugu, man ļoti gribējās pamēģināt, kā šīs tulpītes izskatītos ar melnu kontrastu krāsu un baltu pamatkrāsu. Un es uzadīju vēl vienu paraugu. Tikai šeit es ieliku vēl vienu trešo krāsu purngalā un valnītī. Tā šāda te sarkana, atkal marumajāns krāsotā minīšķeterīte. Es šo sarkano izmantoju arī februāra zeķēs nedaudz. Tad izmantoju vēl šajās, un man šķiet, ka man vēl pavisam nedaudz palika. Tā kā šie te minīšķeterītes 80 metri var piedalīties ļoti daudz zeķēs. Un jā, es gribēju redzēt, kā izskatās ar tādu tiešām ļoti, ļoti kontrastīgu krāsu izvēli. Un izvēlējos atkal šādu te ar krikumiņiem melnu vai tumši pelēku, kā jau to varētu nosaukt. Arī šī ir marumajāns krāsotā minīšķeterīte. Bet, ko var izstāstīt? Kas man nepatīk? Man nepatīk tas, ka skatoties uz to, ka pārstaipi ir jāpieķer un ka pārstaipi ir, ka viņi reāli eksistē, man nepatīk tas, ka tomēr, kad pamatkrāsa ir gaišāka nekā kontrastkrāsa, viss ļoti spīd cauri. Jo, piemēram, šeit te nevar redzēt to, ka pārstaipi ir pieķerti, ka pārstaipi kaut kur spīd cauri. Tas nav redzams. Savukārt šeit var ļoti, ļoti, ļoti izteikti redzēt to, ka ir šī te tumšā daļa, jo, piemēram, arī šeit salīdzinot, kāds te ir šis te baltais un kāds ir šeit, tad, var redzēt to, ka tur ir apakšā vēl viena krāsa. Bet eksperimentam ļoti ok, pa gabalu nevar redzēt, redzēt var tikai tūmā. Vispār man ļoti patīk, kā izskatās, bet jā, viena no tām lietām, kas man nepatīk, tomēr ir tie pārstaipi, kas spīd cauri gaišajai pamatkrāsai. Pamatkrāsa man ir Dorops Fabel 100, dabīgi balta. Arī tā man bija 50 gramu kamoliņš, kuros jau kaut kur adīju. Tagad izadīju vēl vienā zeķēs, un tad man palika vēl tāds maziņš kamoliņš, kuros varēšu vēl kaut kur izmantot pēc tam. Jā, bet vēl viena lieta, kuras gribēju izstāstīt par šīm te otrajā māja zeķēm, kuras es adīju ziedēšanas zeķēm, un par adīšanas blīvumu un par garastāvokli. Jo šī bija otrā zeķe, kuru es adīju, šī bija pirmā zeķe, kuru es adīju. Es nezinu, cik ļoti, teiksim, tad, kad šitā, var redzēt. Es nezinu, kas notika manā dzīvē tajā brīdī, kad es adīju šīs zeķes, jo rindu skaits, kārtu skaits, visur ir identisks.
bet blīvums atšķirās. Šīs te zeķes esmu uzadījusi daudz ciešāk kā šīs. Abas viņas der, un tā kā uz kājas viņas der, un viss ir ok, bet ir tomēr, aptuveni šāda te atšķirība. Teiksim, ja salieku, te, kur papēdīts, tālāk, te viss ir ok, viena zeķe ir drusciņ plātāka kā otra, bet jā, stūma daļa atšķirās aptuveni par šādu te gabaliņu. Jā, vienīgā mana ideja tiešām ir, kad es ēdīju šo te zeķi, varbūt man bija kaut kāds stress ikdienā, vai es biju vienkārši ļoti saspringusi, un savukārt ēdot šo es jau biju atslābinājusies, un attiecīgi blīvums atšķirās, tā kā tā ir viena tāda zeķu ādīšanas lieta, kas ir jāņem vērā, ka ir jāmēģina noķert vienāds garš stāvoklis un vienādas sajūtas, atdot abas zeķes, lai galu galā tās būtu vienā izmērā. Bet šīs noteikti paliks man, skatoties uz to, ka tomēr tur ir bišķiņ tā izmēra atšķirība. Bet man ļoti patiks. Viņas man der un ļoti patīk un liekas, ir ļoti forši izskatās. Tomēr jā, tas melnais uz baltā. Un jā, tās ir māju zeķes, ziedēšanas zeķes, māja tēma ziedēšana. Aicinu visus pievienoties un ādīt kopā zeķes visu gadu. Man liekas, ka tas ir ļoti forši, ka gada beigās ir sādīt vairāk zeķu pāri, un man šķiet, ka ir ļoti interesanti arī katru mēnesi vadīties pēc šīs te kaut kādas tēmas, jo iespējams varbūt tas ir kaut kas tāds, par ko jūs pat neesat domājuši, neesat aizdomājušies, un jā, man šķiet vienkārši interesanti reizēm padomāt par kaut ko mēs ikdienā tik daudz nedomājam. Bet jā, šomēnes tas arī ir viss. Foršu zeķu adīšana. Un tiekamies nākamajā mēnesī. Atā!